Paskaties, kas ir palicis pāri no šīs pilsētas. 2025. gada beigās Krievija paziņoja visai pasaulē, ka ir iekarojusi Kupjansku. Krievijas ģenerāļi skaidri un gaiši paziņoja: pilsēta ir mūsu. Pēc dažām nedēļām tas bija viss, kas bija palicis pāri no vīriem, kur iegāja pilsētā. Ielenkti, sniegu kausējot katlā, lai būtu ko dzert, bez ēdiena, bez ūdens, bez iespējas aizbēgt. Un tad rodās nērts jautājums, kā gan vispār visģeniālākais plāns, ko Krievi izdomājuši šajā karā. Simtiem karavīru rāpo pa gāzes vadu kilometriem tumsā, lai parādītos pilsētā, nevienam nemanot. Kā šis plāns pārvērtās par lielākajām lamatām pašiem krieviem? Jo tieši tas notika Kupjanskas pilsētā. Ukraina paņēma slepeno ienaidnieku trumpi un pārvērta to par žurku slazdu. Sēdies, jo šis stāsts ir labs. Lai saprastu, cik liels bija pavērsiens, tev jāizprot, cik liels bija Krievu izmisums. Jo mēnešiem ilgi Krievija klasiskā veidā meta cilvēkus un tehniku pret Kupjansku. Bruņu tehnikas kolonna, frontāls uzbrukums, kainieki atklātā laukā. Rezultāts bija tehnikas kapsēta, kas izkaisīta visapkārt, un gandrīz nekādas virzības uz priekšu. Pilsēta vienkārši nekrita. Tad Krievijas komandieriem bija nepieciešama cita ideja, un radās tāda, kas jāatzīst, bija drosmīga. Viņi paskatījās uz pazemi. Kupjanska šķērso neaktīvu gāzes vadu tīkls. Saurules gandrīz 1,5 metra diametrā, tukšas, tumšas, tās iet zem visa. Zem Ukrainas ierakumiem, zem mīnētajiem laukiem, zem visas frontes līnijas. Un Krievija izdomāja izmantot šīs saurules kā slepeno metro. Karavīri iegāja vienā galā, tālu no pilsētas, un sāka rāpot. Stundām ilgi. Dažreiz pat dienām ilgi, tumsā, bez kārtīga gaisa. Stumjot aprīkojumu sev priekšā. Šī caurule, kā viens no pašiem krieviem teica, nekad nebeidzās. Tas bija necilvēcīgi. Bet tas darbojās. Jo tas atrisināja vienīgo problēmu, ko Krievija nebija spējusi atrisināt. Kā pietuvoties pilsētai, netiekot pamanītam. Un zem zemes neviens tevi neredz. Plāns bija ģeniāls. Pie ieejas. Problēma? Nu? Problēma bija izeja. Jo kaurulei ir divas puses. Tu ieej neredzams no vienas puses. Tad kādā brīdī tev ir jāiznāk no otras puses. Un iznākšana notiek caur vienu vienīgu caurumu. Vienā vienīgā punktā, kas nekur nepārvietojās. Un tieši tur Ukraina uzlika slazdu. Ukrainas 3. armijas korpus sāka kartēt cauruļu atvērs, vienu pēc otras. Katra zināmā izeja kļuva par atzīmētu punktu kartē, un virs katra no šiem punktiem viņi izveidoja pastāvīgu slēpni. Paskaties, kā tas darbojās. Drons paliek nekustīgs gaisā, novērojot caurules izeju 24 stundas diennaktī. Artilērija jau ir aprēķināts koordināts, tā ir pavērsta uz cauruli. Kas notika? Kas notika? Skats pirmajā personā. Pirmās personas skata droni, tie kamikadzes droni, kurus pilots vada līdz trieciena mērķi, ir gatavībā, gaidot tikai pavēli. Tad Krievs iznāk no caurules, izsmelts pēc stundām ilgas rāpošanas, domājot, ka viņš parādījās no nekurienes ienaidnieka aklajā zonā. Un patiesībā viņš parādījās tieši tēmējumā, kas jau sen bija gatavs viņam. Tas, kas notiek nākamajās sekundēs, ir pārāk ātrs. Vienība, kas rāpoja visu dienu, lai tur nonāktu, pāris sekundžu laikā pārstāja eksistēt. Un šis ir pirmais pavērsiens. Caurule, kas pie ieejas ļāva palikt nepamanītiem, pie izejas viņus sapulcināja vienā vieglā mērķī. Krievija bija ar savām rokām uzbūvējusi vīru rindu, kas devās pretī kautuvei. Un, ja tev patīk šāda veida analīze, kas slēpjas aiz virsraksta, izdara vienu ātru lietu – abonē kanālu. Jo tas, kas nāk tālāk, ir kļūda, kas pārvērš šo drosmīgo plānu katastrofā. Pat zaudējot cilvēkus pie izejām, dažām Krievu grupām izdevās tikt cauri. Tās sāk ielavīties spēkām un pat ieņēma ļoti svarīgu punktu. Juvelainas rajons, caur kuru iet galvenā pilsētas loģistikas artērija. Pa turien ienāk apgāde, pa turien cilvēki iziet ārā. Tas, kurš kontrolē šo vietu, saspiež Kupjanskas rīkli. Un tieši šeit Krievija pieļāva kļūdu, kas viņiem maksāja visu. Krievijas karavīri, vēlēdamies parādīt savam komandam, ka viņi ir ieņēmuši šo teritoriju, sāk izkārt Krievijas karogus, lai pierādītu savu panākumu.
uz jumtiem, dienas gaismā, lai visi redzētu. Un tad nāk tā frāze: velns slēpjas detaļās. Redziet, visi redzēja to pašu, arī Ukraiņu droni, kas lidoja pāri visam. Pacelto karogu bija tas pats, kas nosūtīts savu atrašanās vietu ienaidniekam ar ierakstītu vēstules. Krievu karavīri ieiet ēkā, svin, bet pēc dažām sekundēm FPV drons ielido pa logu un ēka pārvēršas ugunsbumbā. Daži spēja izbēgt no liesmām, bet ārpusē jau gaida otrs drons. No abiem nebija iespējams izbēgt. Kamēr tas notika, uz zemes, augšā, siltā kabinetā, tālu no visa, Krievijas pavalniecība kāpa uz skatuves un paziņoja valstī: Kupjanska ir atbrīvota, pilsēta ir mūsu. Atceries šo brīdi labi, jo šis bija visdārgākais uzvaras paziņojums, ko Krievija ir izteikusi šajā karā. Tieši tajā brīdī, kad Krievijas ģenerāļi svinēja iekarošanu, Ukraina jau klusībā bija sākusi ceļu atpakaļ. Un tagad atbild man godīgi, vai tu būtu iegājis tajā caurulē, pat zinot, kas ir otrā pusē? Skaties, ja tu domā, ka jau esi redzējis visu, turi cieši, jo kļūs vēl trakāk. Ukraiņas pretuzbrukums sākās pilsētā. Tas sākās no ārpuses uz iekšpusi, caur ciematiem dienvidos, vēl 2025. gada oktobrī. Meklēšanas un iznīcināšanas operācijas no mājas uz māju, attīrot joslu ap Kupjansku pirms savilkt cilpu ciešāk. Un attīrot šīs malas, Ukraiņi saprata vienu lietu: Krievi joprojām izmantoja caurules. Slepenais metro turpināja darboties. Tā tika pieņemts vienkāršs un nežēlīgs lēmums. Ja caurule ir problēma, tad iznīcina cauruli, un tagad es to parādīšu Ukraiņu risinājumu šai problēmai. Droni met bumbas, tie lido pāri gāzes vadam un met munīciju vairākos līnijas punktos, saplēšot tuneli gabalos. Un ir posms no caurules, kas iet zem ūdens. Viņi arī šo posmu uzspridzināja, un ūdens ieplūda, apludinot ceļu. Tagad iekšpusē apstājies un padomā, ko tas nozīmē. Caurule vairs nav ieeja, tā kļuva par sienu. Krievu karavīri, kuri jau bija iefiltrējušies pilsētā un paļāvās uz šo tuneli, lai saņemtu pastiprinājumu, pārtiku, munīciju un vajadzības gadījumā aizbēgt, palika iekšpusē, iesprostoti. Slāzds aizvērās. Un tad, kad ienaidnieks bija iesprostots pilsētā, Ukraiņi izdarīja visgudrāko gājienu visā kampaņā. Viņi pilnībā mainīja cīņas veidu, jo tradicionālā veidā attīrīt ēku pēc ēkas ir ļoti dārgi. Tu sūti kainiekus iekšā, viņi kāja pa kāpnēm, atver katras durvis, un aiz katrām durvīm var būt krievs, kas gaida ar pirkstu uz sprūda. Ukraiņi mēģināja šo paņēmienu un saņēma pretuguni. Ievainots karavīrs, operācija apstājusies, cilvēki pakļauti riskam. Tad komandieris pieņēma lēmumu, kas kļuva par doktrīnu. Tā vietā, lai riskētu ar vēl vairākiem vīriem, lai attīrītu ēku, viņi vienkārši nogāza visu ēku. Un metode bija ķirurģiska. Neliela trieciena vienība tuvojas ieņemtajai ēkai, kamēr divi sniedz piesegumu, trešais ieiet iekšā un uzstāda lābiņu. Dažos gadījumos šeit ir prettanku mīnas TM62 sasietas kopā. TM62 ir mīna, kas paredzēta kara tanku iznīcināšanai. Iedomājies 4 no tām. Ēkas konstrukcijā viņi tās uzstāda, klusi aiziet un nospiež detonatoru. Un vesels 10 stāvnams ar krieviem iekšā sabruk vienā mirklī, nezaudējot nevienu Ukraiņu karavīru kāpnēs. Šī ir tā apgrieztā taktika, kas deva uzvaru Kupjanskas kaujā. Krievija tērēja simtiem vīru, lai iegūtu dažus metrus, bet Ukraiņi izmantoja sprāgstvielas, lai taupītu savus karavīrus. No tā brīža tas kļuva par aplenkumu, kas tikai pastiprinājās. Mauvilens rajona, tajā pašā, kur atrodas loģistikas artērija, iegāja skalas pūks un devās no ēkas uz ēku. Izlūkošana ar dronu, pietuvošanās, spridzekļu novietošana, sprādziens. Krievi slēpās pagrabos, aizbarikādēja ieejas, un uz kādu laiku tas darbojās. Droni nevarēja sasniegt, kājnieki nevarēja ieiet. Zini, kāda bija atbilde? Bums! Visa ēka sabruktu, un tiem, kas paliktu dzīvi, būtu tikai viena izvēle – padoties.
Tie, kas izbēga no augstajām ēkām, skrēja uz dzīvojamo rajonu, iztīrīja arī to. Tāpat arī pilsētas centrā. Harkivas vienība virzījās uz priekšu ar tādu pašu piesardzību. Granāta no pagraba, drons uz visu, kas kustējās. Cilpas savilkās no visām pusēm vienlaikus, līdz palika pēdējais punkts, pats grūtākais no visiem. Labākās Krievijas vienības, vislabāk apmācītās, bija sapulcējušās pilsētas slimnīcas ēkā, un tur viņi patiešām izrādīja pretestību. Ukrainas karavīri visu apkārt aplenca ar snaiperiem, izmantoja termotēmēkļus. Katru pieeju kontrolēja ar dronu un mīnmetēju. Un pat tādā gadījumā slimnīca nekrita. Uzbrukums ilga vismaz 5 dienas. Kainieki mēģināja ieiet atkal un tika atvairīti atkal un atkal. Bet vai atceries šī stāsta sākumu? Atceries to karavīru, kurš kausēja sniegu? Tas bija tas brīdis. Krievu karavīri slimnīcā palika bez ēdiena un ūdens, kausēja sniegu, lai izdzīvotu, jo caurule, kas viņus apgādātu, gulēja upes dibenā, gabalos saplīsusi. Aplenkums, kas sākās toreiz, kad uzspridzināja gāzes vadu, tagad tuvojās savai noslēguma fāzei. Viņi netika sakauti tikai ar lodēm, viņi tika sakauti ar badu, slāpēm un izolāciju. Beigās pat nebija nepieciešams ieiet iekšā. Ukraina izsauca aviāciju un artilēriju un vienkārši nolīdzināja slimnīcu līdz ar zemi, iznīcinot visu, kas vēl bija palicis pāri. Droni pielika punktu, un pēc Ukrainas puses teiktā, Kupjanskas iekšienē nepalika neviens krievu karavīrs, kurš būtu spējīgs cīnīties. Tad mēs atgriežamies sākumā, pie tukšās pilsētas, pie sniega, pie katla. Gāzes vads, kam vajadzēja būt Kupjanskas atslēgai, kļuva par zārku tiem, kas pa to iegāja. Tā pati caurule, kas paslēpa krievus un ienāca, bija tā, kas viņus ieslodzīja, kad viņi mēģināja bēgt. Slepenais ierocis un nāves spriedums bija tieši viena un tā pati lieta. Un tas ir tas, ko Kupjanska māca par šo karu karā ar droniem. Neredzamā priekšrocība ilgs tikai līdz brīdim, kad kāds pavērš kameru uz tavu izeju. Tas īsais ceļš, kas šķiet pārāk labs, lai būtu īsts, bez aizsega un bez apgādes, nav ģenialitāte. Tā ir pašnāvība palēninājumā. Krievija netika uzvarēta savu karavīru drosmes trūkumu dēļ. Tā tika uzvarēta to cilvēku augstprātības dēļ, kuri sūtīja viņš tajā caurulē un svinēja uzvaru pārāk agri. Ja tev patika šī analīze, atbalsti un abonē kanālu. Tā tu būs lietas kursā par visu, kas notiek karā, un pastāsti man komentāros. Galu galā, kas nogāza Krievus Kupjanskā? Ukrainas viltība vai paša Krievijas komandējuma augstprātība? Man ir savs viedoklis, bet gribu uzzināt arī tavējo līdz nākamajam video.